vēl mazliet par investīciju spēli. Gan investīciju spēle.lv, reģistrējamies. Bet kas šajā reizē tāds, manuprāt, interesants, vērtīgs faktors ir tas, ka tīpiski mēs par investīcijām, visur runā, visi saka ilgtermiņš, es arī parasti saku, tā nauda, kas vismaz ir paredzēta investīcijām akcijās, būtu jābūt, ar tādu skatu vismaz, minimums 5, bet drīzāk 10 gadi plus, varbūt pat 20. Bet šeit tā atšķirība ir tāda, ka spēles termiņš 4 mēneši. Līdz ar to nav svarīgi laba kompānija, slikta kompānija, pārvērtēta, nepārvērtēta, bet ir jāsasniedz labākais rezultāts 4 mēnešos. Ir jāsās, kur atrast šīs iespējas, un tas pavisam citu domāšanu jāslēdz iekšā. Lūgt ilgtermiņa investoram, tas tomēr iedod kaut kādu nosacītu atlaidi, ja? Tādā ziņā to, ka nopērc kaut ko jēdzīgu šodien, visticamāk, ka nākotnē būs labi. Te nav tik daudz laika to pierādīt, ka būs labi. 4 mēneši. Par 4 mēnešiem jābūt rezultātam, lai pirmo vietu ieņemtu. Protams, arī zaudēt, nekas tas nenotiks. Bet var pamēģināt. Bez komisijas maksām. Īstiem tirgus datiem, neriskējot ar savu naudu, vienkārši sacensties ar visiem pārējiem, uztaisīt ar kolēģiem līgas, savā starpā sacensties, vienkārši būt kursā, kas notiekās akciju tirgos, kur kādas iespējas ir. Tā kā ejam uz investīciju spēle.lv, reģistrējamies un tiekamies spēlē.